Jā, sveicināti. Kārtējā darba nedēļa ir sākusies, un arī raidījums, kā dzīvo tālāk, ir klāt. Kā jau ierasts no 11. līdz 12. Rādio SVH TV tiešraidē. Ja ir kādi jautājumi, tad noteikti tagad arī variet viņus uzdot. Tie, kas skatās mūsu tiešraidē, jo 18. pēcpusdienā ir raidījuma atkārtojums arī Rādio SVH TV. Un šodien mēs raidījumā, kā dzīvo tālāk, runāsim tikai un vienīgi par kafiju. Jo pie mums studijā ir divi absolūti kafijas speciālisti. Jau mums labi zināmais Ants Romanovskis, Rocket Bean zīmola vadītājs. Sveiks! Labrīt! Un man liekas, ka pirmo reizi studijā pie mums viesojas Artis Grigo, Kafijas bankas direktors. Un uzreiz tad arī sāksim ar Kafijas banku. Kas ir Kafijas banka? Tad es tur varu noguldīt kafiju, es atnesu pie jums savu kafiju, un man pēc tam procentiem tā kafija nāk atpakaļ. Labrīt. Nē, principā labāk jau būtu, ka tu atnes naudu, noguldi savu naudu. Kafijas bankā. Jā, un tad tas viss pārtop par kafiju garšīgāko pilsētā. Bet Kafijas banka ir Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums. Šobrīd sevi sludinām kā modernāko kafijas grauzdētāju Baltijā. Jūs arī šeit? Nē, šeit mēs neko negrauzdējam Latvijā, pagaidām, diemžēl, bet tirgojamies. Jā. Mums ir viena struktūra, kas tirgojās un ražo Lietuvā, un otra struktūra, kas tirgojās, ir Latvijā. Un tas jūsu brands arī ir Kafijas banka, jā? Brendi ir vairāki. Šis pats uzņēmuma nosaukums ir Kafijas banka. B2B segmentā ir mums zīmols Pupa. Un tādā Horeca segmentā mums ir tāda B2B izskaidrosim, kas ir B2B. Jā, B2B tas ir visi lielveikali. Ok, labi. Jā, maksimais veiciens. Labi. Un tad mums ir tāds Horeca segments, tādi zelta iepakojumi. Tie gan ir zem Kafijas bankas logo, jā. Un tad pāris vārdus arī par zīmolu Rocket Bean. Sveiks, Ants. Sveiciens visiem, jā, un es ceru, ka visi jau no rīta ir uzlādējušies ar labu tasu kafijas, un tad būtībā tā mūsu misija jau ir no uzņēmuma iesākumiem, kas ir 2007. gads, kā mēs iegājām kafijas industrijā, bija nodrošināt augstvērtīgu kafijas servisu vairāk biznesiem. Tātad mēs vienmēr esam bijuši kaut kur aizmugurē, atbalstot Latvijas kafijas servējošo industriju, bāri, restorānu, viesnīcas, office un tā tālāk. Un tad 2015. gadā mēs īstenībā 13. gadā sākām to visu domāt procesu, un 15. gadā palaidām pirmo projektu kafijas grauzdētavu, kafēnīcu un zīmolu Rocket Bean. Un tad no tā brīža arī esam būtībā nesuši tautā augstvērtīgu kafijas kvalitāti, iepazīstināt cilvēkus ar to, kas tad ir šis specialty segments kafijas, un pamazām arī no šī specialty segmenta atvasināt iespēju adaptēt šos produktus, ko mēs agrāk importējām, grauzdēt viņus pašiem. Līdz brīdim, kad mēs sasniedzam jau tādus mūsu ražošanas griestus, un tad jau mēs sāksim konkrēti ar mūsu konkrējušu uzņēmumu, ja, un sāksim būvēt jaunu. Man ļoti nepatīk, tu teiciet konkurenti, sadarbības partneri. Tā, sadarbības partneri, jā, tirgu mēs vienā spēlējām, un tajā brīdī, protams, arī ir šis te vārds konkurence, kas izveidojās. Ja. Mēs arī būvējam jaunu un modernu rūpnīcu, kur mēs palaidīsim nākamā gada pirmajā ceturksnī. Un caur šo projektu mēs arī plānojam iet šajā B2B segmentā, jeb tradicionālā mazumtirdzniecības segmentā. Ja? Tad, lai katram Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja nopirkt arī Latvijā grauzdētu kafiju. Ja? Tad tā būs viņa brīva izvēle, ko viņš vēlās, ja? Vai viņš vēlās atstāt savu sūru grūti nopelnīto naudiņu un atdot kādam ārzemju uzņēmumam, vai atstāt viņu Latvijas ekonomikā. Cik Latvijā ir grauzdētavs? Labi, jums būs šobrīd ir laikam, jā, grauzdētavs Latvijā? Jums ir, bet es saprotu, ka jums ir tāda neliela, jūs tikai bāriem un tā. Jā, tas ir tāds butika, jeb mikrograuzdētavu. Būtībā šobrīd tas princips ir tāds. Bet tajā pašā laikā apjomā jau mēs esam sasnieguši, ka mēs visi pārējos Latvijas grauzdētājus esam jau pāršāvuši. Jāpiebilst, ka gan Latvijā arī ir daži lieli grauzdētāji, kas nav Latvijas zīmola. Tas pats arī Lovberg, kas ir agrāk Melnās kafijas rūpnīca, ko nopirka Lovberga, kas, protams, arī tāda jau vairāk komercializēta kafijas ražošanas rūpnīca.
Bet šobrīd ir tāda mazražošana. Ja? Tad lielākoties mūsu kolēģi, kas darbojās šajā jomā, vairāk vai mazāk ražo tādu salīdzinoši maz pieejamu kafiju. Ja? Šur tur kaut kādā veikaliņā, vēl kaut kur mēs esam, vai arī tirgo savos kaut kādos kanālos. Ja? Bet tāda plašpatēriņa kafija Latvijā netiek ražota. Liepājas kafija arī ir aizvērsies. Neesam kādu laiku viņiem neko dzirdējuši, ja? Jo Latvijā, kā mēs zinām, bija diezgan spēcīga arī šķīstošās kafijas ražošana. Mēs apgādājām Padomju Savienību šķīstošo kafiju. Un ne tikai tāds liels eksportējums, ja plašs eksportējums produkts tas bija. Tā kā tur arī potenciāls. Un, ja mēs skatāmies arī tirdzniecības, ja pārdošanas datus, tad joprojām Latvijas dzer diezgan daudz šķīstošo kafiju. Bet šobrīd viņš vairs nevar nopirkt. Joprojām dominē šķīstošā kafija. Nē, tāpēc, ka vienkārši droši vien, tāpēc, ne? Es nezinu, man vispār ir ļoti grūti šobrīd ar jums runāt, tāpēc, ka es neesmu kafijas dzērājs, es esmu tējs. Mēs tev aicinām uz degustāciju. Mums ir bezkofīna kafija. Garšo tieši tāpat kā normālā kroga kafija, tā kā laipni gaidīts. Jums ir ražotne Lietuvā? Lietuvā mums ir 4 ražotnes. 4 ražotnes. Un kāpēc Lietuvā, kāpēc ne šeit? Diemžēl vai par laimi mani sadarbības partneri ir lietuvieši. Jā, kas man ieaicināja 2013. gadā šajā lieliskajā biznesā. Es mīlu kafiju. Par biznesu arī jautājums. Tad, vai pieprasījums pēc kvalitatīvas kafijas īpašām šķirnēm un garšām ir pieaudzis un aug šobrīd? Kā tur ir? Es varētu teikt, ka noteikti jā, jo arī tas pats omnibus pētījums apliecināja to, ka Latvijas dod priekšroku balansētai garšai, un viņš 55 vai 6% aptaujāto teica, ka viņi izvēlētos primāri pēc garšas vadoties kafiju un sekundāri pēc cenas. Šobrīd kvalitīva kafija ir pieejama un vairāk nav tātad. Rīta dzēriens vienkārši rūgta ļarga, ko mēs kādreiz bijām pieraduši dzert. Šobrīd ir pieejami moderni risinājumi, specialty produkti. Kas tas bija tagad? Specialty? Tas ir... Sākam lamāties. Tas ir savā valodā. Tie ir produkti, kas ir īpaši atlasīti skalā no 100 līdz 80 vērtējumā. Okay. Mēs varam vienkāršot cilvēkiem to ziņu aiznest tādā veidā. Tev ir gaļas izstrādājums, un tev ir normāla gaļa. Ja? Tad mēs tagad runājam, ir piena izstrādājums un tā tālāk, un tad ir piens, piemēram. Ja? Ir bioloģiski audzēts gurķis un ir gurķis. Ja? Teorētiski mēs šobrīd liekam šos te piedēkļus klāt pie vārdiem, lai formulētu produktu kvalitāti. Tātad, piemēram, ja es saku bioloģisks gaļa, tu uzreiz, skaidrs, tātad tradicionāli audzēta, ja? Tur viss tur lopsēta tas, kas jāēd un tā tālāk, ja? un gaļa garšo labi. Gurķis, tātad, ja es izvēlos gurķi, tad arī, ja es pielieku klāt vārdu bio, ja? Tad, šis ir normāls gurķis, ja? Zemenīt un tā tālāk un tā tālāk. Kafijas industrijā mēs tagad tā kā bišķi atgriežamies pie tā apakaļ, jo šis te specialty ir būtībā formulācija, kā būtu jābūt kafijai. Tā ir vienkārši. Viņa nav ne ar ko īpaša kafija. Tā ir normāla kafija, parasta kafija, aug tajās pašās vietās, vienkārši rūpīgāk, apstrādāta, pārstrādāta. Ar viņu viss ir izdarīts tā, kā tam būtu jābūt. Ja? Un, diemžēl, šis lielais industrializācijas vilnis ir mūsu tos produktus sačakrējis. Ja? Un mēs esam saņēmuši šīs subproduktus. Un arī kafijas industrijā ļoti lielu brīdi bija šis tās spraugas starp tādu subproduktu, tādu ļoti vienkāršu kafijas produktu un kvalitīvu produktu. Un šī specialty industrija īstenībā bija tāds vienojošais tilts, kas sāka viņus savilkt kopā. Jo šobrīd jau īstenībā tāda komerc kafija ir ļoti tuvu. Varbūt arī šai specialty kafijai, kā mēs esam. Tad rūpīgi apstrādātai, novāktai kafijai, viņas jau ir ļoti tuvu. Un arī cenā šobrīd, pateicoties visam, kas noticis pasaulē, visiem bardakiem un nekārtībām, ģeopolitiskām un ekonomiskām visām pārējām lietām un arī klimatiskiem iespējiem, ja, mums kafijas cena ir nošiftojusies. Viņa ir nosvārstījusies, un tagad jau šī komerc kafija ir pacēlusies cenā uz augšu. Ja plašpatēriņa kafija. Un viņa jau ir pietuvinājusies šai specializētai kafijai. Ja? Tā tad būtībā normāli ražotāji, atbildīgi audzētai kafijai. Ja? Man kā reizes producents ir sagatavojis jautājumu, kāpēc tik strauji aug cenas. Es tiešām par kafijas cenām, es tā baigi nezinu. Galvenokārt šeit ir
klimatiskās pārmaiņas, lieti, krusas. Bez nekā nevar arī iztikt, teiksim, visas loģistikas lietas, jā, visas konteineru pārvadāšanas, šis viss rada sadārdzinājumu. Bet tam vēl ļoti liela. Bet principā jūs to kafiju, gan jūsu uzņēmums, gan jūsu to kafiju jūs ņemat principā no viena, viņš nāk no vienas vietas. Vai ne? Es nezinu. No vienas vietas noteikti. Nē, tas skan dīvaini mazliet. Man tā stāstīja par tēju, kad aizbraucot uz to Šrilanku, vai ne, tur ir milzīgas kaudzes, un tad sanāk visi tie tēju, tie brendi. Mēs šito tev nākamais ceļojums ir jātais uz Šrilanku. Un aizies tām tējas plantācijām, tu sapratīsi. Jo visās industrijās tēja, kafija, vīns, kādreiz apmeklējot šīs audzētavas vai šīs senās profesijas, ja, kā top šis produkts no paša sākuma, viss ir skaidrs, jo viss ir pārnesams gan uz vīnu, gan uz tēju, gan uz kafiju. Un tējā ļoti labi, kad tu pieminēji, tur ļoti labi var redzēt šīs atšķirības, kur tad ir tā īstā lapiņa un kur ir atbirs. Un, diemžēl, tam atbirām man nekāda vaina pa lielam nav. Viņa tā pati tēja jau vien ir. Zariņi, okay. Bet nav lapiņas, teiksim tā. Jā. Un, protams, tur mainās uzreiz, kāpēc cilvēks saka, viņš ir jūtīgāks uz kofīnu. Piemēram, dzerot arī atbiras un visu pārējo, ja, viņi ir toksiskāki produkti visdrīzāk. Ja. Bieži vien arī viņi tiek salasīti ar kaut kādu pelēšanas baktēriju. Ja. Tātad daudzos gadījumos kafija ir nokrit uz zemē un ir speciāli atsevišķi kombaini, tā kā raži ir novākti ar kombainiem vai ar rokām, kā kurā gadījumā, kā kurā valstī. Jo citās valstīs nav vienkārši iespējams ar kombainu novākt. Tāpēc Vācu joprojām tikai ar rokām. Ir pati pēdējā novākšanas fāze, ir tādas speciālas mašīnas, kas brauc un zem tiem krūmiņiem savās viss, kas nobirz zem krūmiņiem pēc tā kombaina. Un kā tad tev liekas, kur tad veidojās šī superlētā palešu kafija? Turpat mēs nespēlējam tajā segmentā, jā? Tur ir pilnīgi cits spēlētāji. Tas ir viss maltā kafija aiziet. Maltā kafija, kurā tu neredzi produktu, tad kāpēc viņi ir superlēta? Tas nozīmē to, ja mēs gribam normālu kafiju mājās, labu kafiju. Tad vajag nopirkt pupiņas un atnāk pie mums samalt. Pie mums nopirkt un pie mums samalt. Kāpēc pie jums jāiet malt? Es nevaru pats mājās malt. Var, jā, protams. Es teiktu, ja tu gribi nopirkt kvalitīvu kafiju, jebkurš patērētājs vienkārši izvēlēsies, viņam būtu mazliet, un ko mēs tagad visi darām, mēs mēģinām varbūt mazliet vairāk strādāt pie informācijas nešanas, kas ir laba kafija un tā tālāk. Nav svarīgi, jo jūs nākat pie mums, pie kāda cita. Galvenais, patērētājiem saprast, orientēties, kas tas ir, pa zvēru, kas tas pa produktu, tas, ko mēs atgriežamies pie tā bio un tā tālāk. Ja? Tā, kad, teiksim, gurķis pats par sevi būtu gurķis un ne bio būtu rakstīts, šis tur ir mākslīgi audzēts putuplastā gurķis, tu uzreiz zinātu, tas nav gurķis. Un tad es izvēlos no normāliem gurķiem, kurus gribu, vai sadot naudu Mārupēs, vai sadot tur Igaunijai, vai Polijai, vienalga. Ne? Un arī kafijas segmentā, es domāju, ka vienkārši ir svarīgi orientēties kaut kādos kvalitātes parametros. Jā, bet kā tas cilvēks to, kā vienkāršais veikala apmeklētājs, viņš var zināt? Diemžēl tur tev ir taisnība, jā, šobrīd šos vārdus speciality arī, kas tev radīja mulsumu, jā, ļoti daudz nezinu. Mēs kopumā strādājam pie šā, lai izglītotu šo cilvēku, kas tas tāds ir. Jums ir kaut kāda kafijas tirgotājiem un ražotājiem, laikam tā būtu pareizi teikt. Jā, kafijas asociācija? Jā, jums ir kaut kāda asociācija, kaut kāda biedrība, kas, teiksim, jūsu intereses tur kaut kā tur lobē. Es tagad neatceros, kurš tas gads bija, bet 2013. Latvijas kafijas biedrība, piemēram. Iespējams ir, mēs tur nepiedalāmies. Mēs bijām dibinājuši. Jūs bijāt dibinājuši? Jā, mēs bijām dibinājuši, bet tad atkal ir tas tirgus varbūt nebija gatavs, nebija īstais brīdis. Beigās mēs maksājām pa visām balītēm un pa visiem čempionātiem, kur braukā visi piedalās. Un saprot, ka vienā brīdī tam tirgum ir jāizaug. Tā kā, piemēram, Lietuvas tirgus ir pietiekami aktīvs. Lietuvas tirgus ir aktīvāks? Daudz aktīvāks, ir daudz vairāk grauzdētāji. Te es gribētu papildināt uzreiz, ka neesmu piemirsis par to, kāpēc mums tas īpatsvars Latvijā uz šķīstošo kafiju ir lielāks. Tāpēc, ka vēsturiski Lietuvā īpatsvars uz maltu vai uz pupiņu kafiju ir bijis vēsturiski vienmēr lielāks no padomju laikiem. Šķīstošā kafija neskapēc mums Latvijā. Iespējams, ka tieši tāpēc, kad Liepājas kafijas rūpnīca, un te bija Buņģiņi bija pieejams šis produkts. Mums bija divi konkurējošie uzņēmumi. Bija Indijas
Tāda brūna ar tādiem zeltītiem. Jā, šaiba saucamā. Jā, es viņu kādreiz pat tirgoju jaunībā. Bija tie 3 ziloņi, tur bija. Tā bija Indijas, jā, un tad bija Liepājas, bet atkal redz, baigi žēl, ka ļoti daudz uzņēmumu, teiksim, ja mēs arī runājam, mums ir asociatīvi daudzi, tā ražošana Latvijā sāk atgriezties, par ko īstenībā ir prieks. Un kādā veidā patērētājs visdrīzāk izvēlēsies, viņš izvēlēsies pirmām kārtām pēc šīs te informācijas, ko mēs visi šie te konkurējošie uzņēmumi dalīsim un audzēsim šo te sapratni par kafiju. Ja? Tātad, jo vairāk viņam ir saskarsmes punkti patērētājiem ar kafijas pieredzi, jo viņš iepazīst dažādākas pieredzes, un viņam veidojās tāda bišķiņ pilnāka bilde. Un tad, izejot no tā, viņš arī izvēlās sev to vajadzīgo produktu. Ja? Teiksim, es īstenībā esmu iepazīstis, piemēram, bezkafīnu kafiju. Ja? Tu nedzer kafiju, bet kaut kas varbūt tajā kafijas aromātā un garšā tev patīk. Man patīk kafijas aromātā. Bet tev nepatīk varbūt tā sajūta, kas ir pēc tam, kad tu iedzer to kafiju. Man pa stipru ir. Pa stipru, pārāk daudz purina. Un tad tu atklāji, piemēram, reku ir decaf kafijas. Ja? Starp citu, mēs ar mūsējo decaf tikko dabūjām balvu pasaules arēnā, Global Coffee Awards, zelta medaļa. Jums arī ir kāds balvas? Mums ir, sākot no 2012. gadā, piedalījāmies regulāri līdz 19. gadam. Tad sapratām, ka daudz resursu un daudz enerģijas jātērē, un mēs savukārt aizgājām tajā tev patīkamajā vārdā B2B segmentā, un tur šīs laikam neko nespēlē. Tur šīs balvas neko nespēlē, un tāpēc mēs vairs nepiedalāmies, bet konkurenti ļoti labi attīstās un domājam, varbūt nākošais gads intensīvi metīsimies šajā tēmā iekšā un piedalīsimies, jo medaļas, kā teikt, smuki pie sienas izskatās. Jā. Nē, jūs jau varat pieredzi. Bet jūs jau arī uz paciņas varat likt virsū, tā kā uz vīniem tur liek kaut kādas medaļas arī, vai ne? Tam pašam Rīgas balzām, man liekas, cik viņam tur bija apkarnāts tā medaļām. Ja? Tas ir, protams, forši. Es vairāk īstenībā, kāpēc tas konteksts pat uzvarām ir būtisks kaut kādām, es domāju, arī tādā Latvijas fonā, kad ir prieks gan mums pašiem, gan arī par citiem, jebkuru, kurš kaut ko sasniedz uz globālās arēnas, parādīt to, ka mēs Latvijā varam. Ka Latvija spēja ražot, mēs spējam ražot globāli konkurējošu produktu, mēs varam radīt kaut ko tiešām labu. Un tas arī ir tā pievienotā vērtība atdot atpakaļ Latvijas ekonomikai. Ja? Tas prieks par to, ka Latvijas uzņēmēji spējīgi radīt pasaulē konkurējošus produktus. Un tā mazā balva, piemēram, mums šobrīd nav maza, bet viņa mums tik ļoti sildu prieku sirdi un dod prieku dēļ tā, ka tu redz, ka tu dari pareizu lietu. Ja tu tomēr esi novērtēts tāds globālās arēnas, tavs produkts tiek novērtēts, tad tu saproti, ka tas ir baigi forši. Ja. Kā ir ar to patēriņa kultūru, respektīvi ar kafijas dzeršanas kultūru? Tā ir cēlusies pēdējos gados, cilvēki vairāk saprot par tām lietām? Jā, liels prieks, kad šī kultūra un šis produkts patēriņā palielinās. Manuprāt, tas ir saistīts ar, piemēram, kafijas automātu pieejamību labākās cenās. Jā, Vai tas kafijas automāts tiešām ir vajadzīgs? Jūs nesāt demonstrējāt to pašu to dubļu būšanu, vai ne? Tikai tur bija kaut kāds īpašs tur kaut kāds. Jā, bet ļoti daudz domā tieši, ka kafijas automāts ir tā zelta atslēga. Patiesībā mēs tikko ar kolēģi cienāto kafiju izspriedām, ka filtra paņēmiens ir pats garšīgākais un labākais. Mēs tajā jomā esam paspēlējuši ilgāk, un tā tas ir īstenībā, kad jo tu vairāk esi tajā alā iekšā, ja, tas angliskais rabbit hole, jo tu ar laiku sāc vienkāršot lietas. Tu noņem lieko un saproti īstenībā, kas tad ir. Tā kafija ir baigi forša, tīra, melna, bez liekas informācijas. Es atceros, man ļoti patika viena frāze, ko teica, ir tāds Specialty Coffee Association, bet šis te Cup of Excellence, starptautisks tāds organizācija, kas apbalvo pārsvarā fermerus par viņu labo darbu. Tātad viņi savā starpā arī sacīnās, cīkstās par to, kuram tad ir labākā kafija, kurš tad ir audzētāji, kurš uzaudzējis labāko kafiju. Viņiem sava olimpiāda. Šīs te olimpiādas dibinātājs, Cup of Excellence prezidents, viņam bija tāda frāze, ka viņš dzer tikai filtra kafiju, jo tas ir tikai skatīties uz ainavu caur atvērtu logu. Jebkāda cita pagatavošanas metode aizver logu, aiztais aizkars,
un beigās aizvot biezos aizkars. Tas arī, salīdzinot ar ēdienu, piemēram, ja tev ir fantastisks steiks, es neko pie viņa klāt negribu. Es negribu demigrāzt to smago mērci, ja? Bet ja man ir nepārāk laba gaļa, demigrāzt mērcīt izvilks to visu pasākumu, ja? Vai kā vienmēr saka, kečups izvilks situāciju un būs ok. Ja? Tātad kvalitīvam produktam pēc tādas teorijas ir viena laba iezīme. Viņš jebkurā temperatūrā ir garšīgs. Tātad laba kafija atdziestot arī ir ļoti baudām. Ja tev kafija atdziest un viņa paliek tāda diezgan indīga un tu jūti, ka man kaut kas bišķi jāsaviebjās vēl kaut ko, tad visdrīzāk tā kafija ir vienkāršākas kvalitātes un viņai pietrūkst šīs garšas nianses, lai viņi izvilktu uz to. Papildinot kolēģi, tātad man ļoti garšo Kenija. Un neskapēc augsta. Ja? Tātad, ja es gribu kaut ko interesantu, es sagatavoju vakarpusē caur filtru Keniju. Un no rīta es baudu augstu kafiju, jā, lai tas būtu cik dīvaini, kurš tad dzers kafiju augstu. Par ko viņas atšķirās? Jūs teicāt, ka Kenija, tad ir tā arabikas, jā, vēl kaut kādas ir kafijas. Kādas viņas ir? Cik mums ir laiks? Ātrā pustos lekcija. Īso, jā. Zini kā, pavisam īsi. Paņemam tagad pirmo mācību ir tāda, un tas ir normāli īstenībā. Šie jautājumi ir ļoti normāli, tāpēc, kad tajā pašā omnibusā mēs, kad veicām aptauju, izrādījās, ka ļoti daudz cilvēki joprojām uzskata, nedaudz, bet 4% no Latvijas uzskata, ka Itālijā aug kafija. Tiešām, jā, tā ir taisnība. Itālijā aug kafija, bet Itālijā... Kāpēc gan ne? Viņiem neaug kafija. Viņi ir tādi paši ražotāji kā mēs. Jā, tad vienkārši viņiem ir ļoti augsta attīstīta kafijas dzeršanas kultūra. Tādi profesionāli dzērāji. Lūk, un savukārt pa kafiju runājot. Tad kafija ir tāda zelta josla. Mēs viņu saucam tāds coffee belt. Jā, tad tas no ekvatora apmēram 1500 km uz augšu uz leju, klimats mums svārstās viss kaut kas, ir šīs te kafijai optimālās augšanas zonas, kur kafija jūtās komfortabli. Kas tā kafija? Tas ir kaut kāds krūms? Tas ir krūms. Tā kā ogas tas bet ir, jā? Tā vēsturiski mums tagad jāatskatās uz vienu svarīgu faktu. Kafija neauga nekur citur pasaulē, kā sākotnēji tikai Etiopijā. Šos te visus kolonisti, pat cik viņiem vienmēr visur bija savu botāniskie dārzi un tā tālāk, šos te kafijas kokus ir izvadājuši pa savām kolonijām. Un tur sāka attīstīt, un sākotnēji kafiju mēs nevarējām ar tevīm tādu parasti zēnu no laukiem nevarējām iedzert. Ja? Tas bija tikai augstmaņa dzēriens. Ja? To dzēra no sākuma tikai vīri. Un tikai vīrieši, jā. Jā. Un dāmām nedeva? Nē. Ļoti pareizi. Un vēl īstenībā par vēsturi runājot, ļoti interesants fakts ir tas, ka tie, kas ir bijuši Arābu valstīs, zina, ka viņiem ir ļoti spēcīga šī kafijas dzeršanas kultūra. Viņi joprojām no tās krūkās to vārīt to kafiju. Ja? Smiltīs tur kaut kā viņi. Smiltīs arī var vārīt, jā. Un viņi dienas laikā visu laiku tev dzer. Leita krūzītes papildījumi. Parasti vienmēr ir tāds viens puisis, kas staigā līdzi apkārt un seko, vai tev tur tajā krūzītē ir, un viņš visu laiku papildina. Un viņš tev papildina neprasot. Un tad viņiem ir tāda sena tradīcija, ka, ja tev ir tā krūzīte maziņa, viņa tā kā espresso krūzīte ir. Ja tu vairāk nevēlies šo kafiju, tev ir jāpaceļ roka augšā un jāpakrat. Un tas puisis, kas tur tālāk visu laiku pārauga vai visiem kungiem ir salietas kafijas, viņš tev nenāks un šo kafiju vairāk nepapildinās, jo tu padevi viņam signālu. Bet signāla padošanai ir vēsturisks fakts, kad šos te puikus sākotnēji izvēlējās kurmēmus. Tātad šie kafijas puikas bija kurmēm. Jo tā, kad te augstvīri apspried kaut kādas politiskas un vienalga kādas lietas, lai viņi nedzirdētu un nesaprastu, par ko ir saruna. Un tāpēc arī Otomāni savā laikā Turcijā aizliedza kafijas namus. Tāpēc, ka tādā veidā mazāk notika lūkšanās un notika visādi sazvērstības šajos kafijas namos. Tā kafijas vēsture ap kafiju ir īstenībā ļoti tāda bagāta, pilna, interesanta, kontroversiāla īstenībā, jo tur ļoti daudz fakti, kas ir šobrīd mēs tikai varam paļauties uz to, kas kaut kur ir rakstīts un izteikts. Ja? Kā īsti bija, mēs to nezinām. Šis bija ļoti interesants tāds, es nebiju dzirdējis. Jā, tur bija zināms par klasiskā variantā par to kazu, ja, kas atklāja kafiju. Ja kaza sēdā sāk trakot, tad vīrs tur ieraudzīja, wow, kāpēc šīs ogas. Bet ir jau kaut kādas vēl ogas, kas iziet caur kaut kādu bīdu dzīvnieku. Tas ir kaut kāds īpašs baigi. Šeit mēs smējamies, vai tu gribētu no kakām taisīt kafiju? Vai tu gribētu kādam kaimiņam aiznest mājus ar zaļu kafiju un pateikt, ēd, Janka, no sērijas, un pēc tam viss, kas iznāk ārā, es tev uzgrauzdēšu. Tas būtu baigi ekskluzīvi. Jā,
redzi, šī dzīvnieku mocīšana ir īstenībā dabīgs process. Tad mums gan īstenībā jāatgriežas to pirmo jautājumu, kas iepriekš bija. Viņš ir dabīgs process, jo dzīvnieki ēdogas, bet gan civets kaķi, gan džaku putni Brazīlijā un tā tālāk. Un, kad tu staigā pa šīm te plantācijām, tu redzi šīs te izkārnījumus, kuros ir salipināts ļoti daudz pupiņas, bet kas viņām trūkst, viņām vairāk nav šīs te ķiršapvalks apkārt. Ir palikusi tikai sēkla. Un tie cilvēki vietējie sāka šīs izkārnījumus lasīt, jo viņš būtībā, viņiem kafija nav vairs jātīra. Viņi savā ziņā arī zaļu traktā ir fermentējusies tajā skābajā vidē. Un viņi vienkārši rūpīgi nomazgājot un apgrauzdējot, tev ir kafija. Un tas tika darīts vairāk tādiem vietējiem rituāliem. Un tad, kad, protams, atnāk baltais cilvēks un ierauga kaut ko tādu interesantu, tad viņi atkal redz iespēju šo te nopelnīt labi, un pēkšņi viņi kļūst par pasaules dārgāko kafiju. Jā, tā ir pievienotā vērtība patiesībā, jā. Šobrīd Eiropā. Nu labi, tad Etiopija, kas vēl Kenija? Jā, tad Etiopija ir sākums, un tad tā kafija izplatās pa šīm te, kā mēs runājām, kolonijas valstīm, un kafijas šķirnes arī sāk attīstīties. Etiopijā joprojām ļoti daudz neatklātas un neaprakstītas šķirnes. Tur viņas ir simtos un vairāk, varbūt pat tūkstošos. Ja? Un tad ir sadalās tie divi kafijas koki. Ir šis te arabikas kafijas koks un robustas kafijas koks. Un tur mēs varētu salīdzināt bišķiņu kaut kur varbūt kartupeli un tomātu. Ja? Tad būtībā ir divi tā kā sakņaugi, ja? Bet viens ir vairāk tā kā garšīgs, aromātisks, salds pat, ja? Un otrs ir tāds diezgan primitīvs. Ja? Kurš tas ir? Tas ir kartupels. Kartupels ir vienkārši. Nē, bet Robusta. Tas ir tas garšīgs. Tas ir tas vienkārši. Tas primitīvais, jā. Un tā ir mamma patiesībā arabigai. Primitīvo, tāds, teiksim, ja mēs tā, un robusta, vārds robusts ir kaut kas raupšs, rupšs, tās diezgan vienkāršs, jā. Un otrs ir arabika. Arabikā atkal ļoti daudz šīs šķirnes, un tad jau atkal, ko mēs runājām par to, ka Kenija, teiksim, garšo, ja, kas man arī ir viena no mīļākām kafijām, jo Kenijai ir raksturīgs diezgan ekskluzīvs globāli tāds profils. Viņi ir ļoti sarkano ogu, žāvēto augļu garša. Ja? Un tas īstenībā tādam latvietim varbūt ir vismazāk populāra kafija, ja? Tāpēc, ka viņai ir augsts skābenums, ja mēs viņu saucam augļainums. Ja, tāpēc, ka kafija ir ķirsis un oga. Ja, tad tu prasīji, kas tad ir kafija. Kafija ir šis te koks, kurā attīstās ogas. Pārsvarā viņas tiek novāktas vienreiz gadā, dažos gadījumos atkarībā no klimata un kurā valstī auga divreiz gadā. Un novākšanas laiks ir tas brīdis, kad kafijas oga ir attīstījusies vai nu sarkana, vai nu dzeltena, vai arī pat mēdz būt arī rozā un citas šķirnes. Tā, ka viņi ir attīstījusi sevī visvairāk cukurs. Tad arī šiem fermeriem ir tādi arī mērītāji, optometri, kuros viņš uzpilina šo suliņu no tās ogas, ja, un viņš apstāsta, cik viņai ir augsts cukuru līmenis. Un tātad katrs zina, šī nogāze, piemēram, kur man nav konkrētā šķirne, ir sasniegusi savu optimālo ražas kvalitāti, un šis būtu īstais brīdis, ka viņu vajadzētu novākt. Ko tas nozīmē? Es kafiju varēšu pārdot pa augstāku cenu, jo viņam būs vairāk augļainums, viņā būs vairāk šīs interesantās garšas notis. Savukārt viss, kas ir novākts tādos starpražās un tā tālāk, visdrīzāk aizies uz, pēc selekcijām, protams, daudzām vēl, ja, aizies uz kaut ko ļoti vienkāršāku. Uz to robusto? Nē, robusto atkal ir cits šķirne. Tas ir cits šķirne, jā. Okay. Tas ir cits koks, jā. Nav vienkārši. Kā jūs teiksim, kopā ar lietuviešiem, jūs sūtat kaut kādus savus speciālistus pie tiem ražotājiem, teiksim, pie tiem audzētājiem, ja tas notiek, kā tas notiek? Gadiem jau ir izstrādājušās sadarbības modeļi, ja, un tu jau zini, ar kuru fermeri tu sadarbojies, ko viņš ir izaudzējis. Un jūs zināt, piemēram, kafija, lūk tā, kas tur ir uz galda, kur nav te pašreiz studijā, bet kur ir rādio SVK kafija. Tā ir, jūs zināt, no kurienes viņi nāk? Obligāti, jā. Tas ir tas speciality noslēpums, ja, kur tev ir šis ceļš viss izsekojams. No kādas saimniecības, kāds tur tas skrīns, ja, piemēram. Ko nozīmē skrīns šī gadījumā? Lielums. Okay. Pupīs lielums. Bet labi, tad viņi novāc zaļu, pēc tam viņu žāvē? Novāc viņu tajā gatavības stadijā, kā es teicu, vai nu dzeltenu, vai nu sarkanu, vai rozē, piemēram, ja? Vai oranžīgi, piemēram. Ja? Novāc viņu tajā gatavības stadijā, tālāk šī kafija ies. Mēs neiesim dziļi tajā mežā, bet teiksim, tā pavisam primitīvi, vai nu viņu vajag attīrīt. Ja? Tad vajag noņemt augli un atstāt sēklu. Ja, tad oga būtu jānoņem, jo katrā ogā ir vai nu 2 pupiņas, vai nu 3 pupiņas, vai nu 1 pupiņa. 3 ir ļoti liela, tāds tā kā agrāk mēs lasījām, ja, no ceriņiem šīs
ar 5, ja? 5, ar 5 lapiņām. Ja? Tad būtībā tas ir līdzīgs mutācija, kas ir notikusi, kad ir 3 pupiņas. Pārsvarā ir 2 pupiņas iekšā kafijā klasiski. Un tāda šķirne, kurā ir viena pupiņa iekšā saucās pīberī, kur tikai viena sēkla attīstās iekšā, kurām ir augstāks saldunums. Attiecīgi šo te kafiju novācot īstajā brīdī, mēs viņu sadalām uz to, kā viņa tiks apstrādāta, lai noņemtu augli nost un atstātu tikai sēklu. Vai nu mēs viņu mazgāsim. Mazgāšanas metode ir ļoti populāra un tradicionāla metode, kur to var izdarīt, kur ir pieejams ūdens. Savukārt, kur ūdens nav pieejams, tīri tāpēc, ka tās ir mazāk attīstītas valstis, ja? Ir sevišķi Āfrika, piemēram, ļoti daudzos gadījumos, ja? Viņiem tikai naturālās kafijas. Ja? Tad naturālā kafija nozīmē, ka vienkārši viņi atstāja tradicionāli, tā kā agrāk, saulītē kaltēties. Bieži vien kaut kur ceļojot pa valstīm, kur aug kafija, un tāda varbūt necilāka kafija, tu vari redzēt, ka vienkārši ceļa malā, Indijā, piemēram, ja? Tur starp smiltīm un ceļu vienkārši ir izbērta uz zemes kafija. Ja? Nu, tas nav labākais piemērs. Ja? Visi putekļu netīrumi, fermentācija tur notiek, un kukaiņi un putnu kakas lido virsū un tā tālāk. Ja? Bet tāda normāla praksa ir kafija izkaltē, ļauj saulītē izdarīt savu darbu, un tad tā čauliņa ārējā viņa jau smuki nodalās nost, un tev paliek šīs te kafijas sēklas, kas ir izžūšas. Gala rezultātā vai nu vienā vai otrā metodē mēs dabojam šo te zaļo kafijas pupiņu, sauc par zaļu kafijas pupiņu. Un viņi ir vēl vienā tādā apvalciņā apkārt, tāds aizsarga apvalciņš. Ja? Un šo te apvalciņu parasti loba nost tajā brīdī, kad kafija tiek sūtīta uz valsti, kurā paredzēts viņai nonākt. Ja? Tajā brīdī, piemēram, ka mēs no mūsu sadarbības partneri esam apstiprinājuši konteineri, viņš pirms nākšanas ārā iziet šo te hulling procesu saucās, jeb šīs te čauliņas noņemšanu, ja? Un tā čauliņa līdz tam brīdim, kamēr kafija tiek izsūtīta, dabīgā veidā mazliet viņa arī pasargā pašu kafiju no temperatūras, no mitruma svārstībām. Šis te dabīgais mitrums, kāds viņā ir līdz nonākts pēc žāvēšanas, saglabājās labāk. Ja? Un tad viņu notīra, un tad mēs viņu tīrā veidā saņemam šeit. Tad tālāk, protams, mēs sākam šo te apgrauzdēšanas procesu kafijai. Jūs esat kādreiz mēģinājuši arī negrauzdētu? Ja tā nav kafija? Mēs esam mēģinājuši jaunu pavisam metodi, pavisam nedaudz grauzdētu. Tas bija tāds trends priekš hipsteriem. Garš tur nāk īpatnēji ārā, tāds pieprasījums mega uz viņa nav. Līdz ar to, ja nav pieprasījums, tad kur tur biznesa? Bija. Vienā brīdī, man liekas, varēja kaut kādos tur trendīgos bio veikalos un vēl kaut kur bija tā zaļās kafijas. Un taisīt tos kafijas dzērienus. 5 kg mēnesī, tad kur biznesa? Bet tas nav rekomendējams, tāpēc, ka kafija tajā brīdī varbūt tomēr mazliet kaut kur arī toksiska, atkarīgs no viņas izcelsmes, protams, ja, un nevelti kafijai ir vajadzīgs šis graudzēšanas process, bet lielākoties viņš vajadzīgs tikai tāpēc, lai šie dabīgie cukuri karamelizējas un attīstās. Kā kafija iegūst brūno krāsu, ir Maillard reakcija. Maillard reakcija ir tas pats, kā karamelizējās gaļa, maize, jebkas, kas iebrūninās, nobrūninās, karamelizējās, ir Maillard reakcija. Tātad šie cukuri attīstās grauzdēšanas laikā. Ja? Tur mēs nenājam par to, ka viņi ir nenormāli cukuroti un nenormāli saldi. Vienkārši viņas sastāvēja šīs skābes, kuras tad grauzdēšanas laikā karamelizējās. Pieminējāt cukuru. Kafija kā ir pareizi ar, bez? Noteikti bez. Bez? Bez. Es teiktu, kā tu vēlies. Ja tu brauc uz Itāliju, tad man bieži vien ir vienkārši mocības viņu iedzert bez cukura. Es viņu pielieku, es to cukuru tiešām Itālijā braucot, es vienmēr pielieku viņu klāt. Es dzeru tā, kā viņi to dzer. Un šeit varbūt ir stāsts par tradīcijām. Ir jāsaprot, ka kafija ir izgājusi ļoti daudz līkločus, un katrā valstī, tas, ko tu teici par tādu viegli grauzdētu kafiju, ja tu, piemēram, aizbrauks uz Saudarābiju, Saudarābijā viņiem ir puszaļa kafija, ir normāls formāts. Ja? Viņa ir tāda viegli iedzelta, ir tā sauktā dzeltēšanas fāze grauzdēšanas procesā, ja? Kad kafija vienkārši izžūst. Faktiski, ko viņi izdara, viņi izžāvē to kafiju un super minimāli karamelizē. Ja? Viņi pat neiegūst brūnumu. Un tā ir viņa tradicionālā kafijas pagatavošanas metode. Dažās valstīs kafija grauzdē pilnīgi melnu, kā ogli spīdīgu. Ja? Kā piemēram Itālijā. Itālija, Vietnama, piemēram. Ja? Un tur atkal pasniedz tev viņu ar milzumu daudz kondensētu cukuru. Ja? Tur var aiziet arī ar sirdi, protams, ļoti, ļoti viegli, ja? Pēc tādas kafijas vai pēc 2 tādām kafijām. Bet tas arī ir tas interesantais, ka pasaule ir pilna ar dažādām pieredzēm un piedzīvojumiem. Un joprojām mēs uzskatām, ka katrā nācijā, katrā kultūrā, kā mamma tev taisa vai kā ģimenē ir ierasts dzert šo kafiju, joprojām būs ļoti mīļš dzeršanas veids cilvēkiem, jo viņš asociēsies ar kaut ko, kā mēs esam pieraduši. Tās ir tradīcijas. Vai tas būtu pareizi no profesionāļa viedokļa?
Vēlams nelikt pie labas kafijas cukura. Vai konjaku nevajag dzert ar kolu? Nu, ja tu vari atļauties un gribi dzert labu konjaku ar kolu, welcome. Purva rāvu. Jā, bet par to kafijas stiprumu. Man bija darīšana vienā pasākumā, kur bija tie baristas, ja? Un tad viņi stāstīja, ka vienkārši pie mums to kafiju dzer abnormāli stipru. Tā, kas ir tā jau saucamā dubļu kafija, veikalā nopērkamā, sākās ar burtu M, sarkanās pakās, ko parasti cilvēki taisa. Mišelins kafija. droši vien, jā. Bet, respektīvi, kad cilvēki vienkārši dzer pa stipru to kafiju, un tad viņš ar to viena tasi, un pēc tam ir vēl viena, respektīvi, tas viss ir priekš sirds, tas galīgi nav labi veselībai. Un tad viņi man uztaisīja tādu, tā kā būtu, katram jau būtu pareizi, tas ir baigi nosacīt, ja? Vienam tā ir pareizi, vienam tā. Uztaisīja tādu, pēc garšas viss bija ļoti labi un galīgi nebija stipra tā kafija. Un tad viņi teica, ka tas būtu tas pareizākais ceļš, vai ne, jo tad to kafiju var dzert daudz. Katram pavāram savu receptu un katrā mājā, katrā saimniecībā savi noteikumi. Tāpēc es teiktu tā, ka esam atvērti, degustējam dažādas kafijas, provējam, kas mums labāk patīk, atrodam kādu, kam uzticēties, kurā ieklausīties un viss būs labi. Kafija cukuru, rezultātā, viņi jau ir garšīgi. Tas saldums ir labs. Nākamā lieta ir tas, ka mums jāsaprot, ko tas cukurs izdara tajā kafijai. Ko viņš izdara tev, vai tev vajadzīgs liekas cukurs ķermenī no tāda veselības viedokļa. Ja? Bet pārsvarā tradicionāli kafijām, kāpēc parādījās piens un cukurs? Tāpēc, ka kafija bija rūgta, zemes kvalitātes, tumši grauzdēta, un lai viņu varētu labāk, vieglāk baudīt, tā runā leģendas kapučīna mūki, lēja klātu pienu. Ja? Es varu iedomāties, kā viņi grauzdēja tajā laikā. Ja? Viņi bija vienkārši melna ogla. Ja? Un tad stampiņi viņi tika stampāti, lai samaltu. Un tad tādos krūkās viņi tika vārīti. Ja? Tad viņi tur tāda baigā indi, tev tur tā sejas izteiksme, parādīs, kas tur ir tajā krūzē. Ja? Ko mēs darām? Piešaujam bišķiņu cukuriņu. Tā kā pavāra māksla tā ir, saprot? Un tā jau tā sāka cept šos te produktus, kafijas kaut kāds līdzīgi kā kokteļu kultūrā. Alkohola destilācija bija ļoti zemā līmenī, un kokteils padarīja to dzērienu baudāmāku. Aliņiem, ka garšas lika klāt, medusāls, vēl kaut kas. Ja? Bet tas viss bija sanāk, tāpēc, ka bija slikts sals. Ja? Tas sākstos. Bet tad tas stiprums ir tā, ka paši nosaka. Ja? Paši, protams, jo vairāk ūdens, jo mazāk stipra kafija. Respektīvi, teiksim, tā kafija, ko jūs ražojat, viņai nav, teiksim, tā uz iepakojumu, šitā ir viņi ir tik jaudīgi un tā ir tik... Nē, tam jau vispār nav nekāda sakara. Tam nav nekāda sakara. Ja? Sakars ir no tā, iekš tā, kā tu viņu pats pagatavos. Ja? Sākot ar gramu skaitu uz krūzīti un ūdens tilpumu. Ja tev, teiksim, tu ieliec 10 gramu šādu krūzīti, tev viņi ir pa stipru, piemēram, tu viņi iemaisi tev uz puskrūzīti, tev viņi ir pa stipru, pielai vairāk ūdeni. Jā. Un tu izlīdzvaros šo stiprumu. Skaidrs. Un tad atgriežamies pie šķīstošās kafijas. Super jautājums. Jūs ražojat arī šķīstošu? Nē. Un nekad to nedarīsiet? Nē. Arī nē. Ļoti sarežģīts process. Kas tur ir slikts? Nē, nav nekas slikts. Es izstāstīšu vienkārši skatījos vienu raidījumu, kurā tika testētas kafijas. Viņi tur tajā raidījumā, viņiem tā schēma, ka viņi tur pārbauda katrā raidījumā kā citu produktu. Un viņi testēja kafiju. Un viņiem tādu degvielas uzpildes staciju no tās kafejnīcas, no turienes, kur cilvēki ātros, kur viņi atnāk un viņiem ir, beigās izrādījās, ka pēc garšas bija nenosaukšu, kura benzīna tanka tā bija, viņiem patika ka tā bija, bet tur bija pilnīgs draņķis tur bija iekšā. Bet visiem patika. Bet visiem viņi patika pēc garšas. Jā, tas bija viens, bet kofeīna tur gandrīz nemaz nebija, bet tālāk devu uz to bioru pārbaudīt, kas tur izanalizēja. Un arī pēc garšas ļoti laba bija kaut kāda viena no, neteikšu, kura ražotājs šķīstošā kafija, un tur kā reiz ar to kofeīnu viss bija baigi labi. Šķīstošā kafija diezgan intensīva kofīnā. Atcerēsimies, šķīstošās kafijas vēsturi, viņa tika radīta militārām vajadzībām.
šķīstošo kafiju tika radīta armijai. Tas ir armijas produkts būtībā, jā, kurš pēc tam tika adaptēts civilai patēriņai. Viņi vāra kafiju un tad viņi tieši tā, jā, tad ir tādi pavisam atkal vienkāršot, ir tādi kompresijas tanki, kuros tad zem spiediena tiek ekstraktēts maksimāli daudz šķīstošās daļas. Jāsaprot viena lieta, tā pavisam vienkārši. Katra kafijas pupiņa satura apmēram 30% šķīstošas vielas. Tas ir vispār, kas no viņas var izšķīst, ko viņa spējīga kaut kādai šķīdinātājām atdot. Nu, šajā gadījumā ūdenim, piemēram. Tad pārējie 70% ir koksne. Tā ir struktūra būtībā. Un tad tās to var kurināt. Jā, tieši tā. Nē, arī taisno kafijas kurināmo. Mēs kafijas gan atdodam, dažkārt brikets tiek taisīts, dažkārt tiek mēslojums tiek izmantots un var taisīt mēbeles tagad ar visādiem kompozītu materiāliem. Tikai nevajag pirtī skrubju vietā izmantot kafijas biezumus. Nopietni? Nu, nevajag. Es dzirdēju, ka to dara. Tādu sūkūci ir, pēc tam atbērst to pirti, ne jau sevi. Bet tātad, sākotnēji šķīstošā kafija bija militārs projekts, kuru attīstīja, komercializēja, jo vienkārši viņš ļoti ērts. Un kāpēc? Tāpēc, kad mēs zinām, ka cilvēkiem patīk ērtība. Viņiem patīk kaut kas, kas ir ērti, viegli, un kāpēc arī Amerikā mēs zinām ļoti vienā brīdī attīstījās šis te viss ir pre-made. Tātad viss ir sagatavots. Tu vienkārši iemet visu mikroviņu krāsnī. Protams, vēlāk jau cilvēki atgriežas pie tā, ka jāsāk tur gurķis griezt un jāsāk kaut ko pašam taisīt svaigi, jo tas prīmēdi īstenībā nav veselīgi. Jā. Okay. Šķīstošais skaidrs. Tagad nākošais ir tāds kapsulas. Kas tas ir? Kapsulās tātad ir Maltās kafijas princips. Mēs kapsulas ražojam Dolce Gusto sistēmai. Neteiktu, ka vismaz Latvijā būtu liels pieprasījums šim produktam, bet tomēr ērtības dēļ savs klients šim produktam ir. Jūs ne? Pagaidām nē, bet viennozīmīgi piekrīt, jā, tas ir ļoti ērts produkts. Tas noteikti nav visiem. Jo vairāk, ja cilvēks domā mazliet tomēr par kaut kādu ekoloģisko faktoru un tādu, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, ja, cilvēki ļoti daudz tam pievērš uzmanību, tad, protams, kapsulas nav nedz finansiāli loģisks. Ja tu parēķini uz kilogramu, tad tur sanāk, man liekas, 200 eiro kilogramu. Jā, tur ir tas. Bet mēs zinām, cilvēks ir gatavs maksāt par ērtību. Ja? Tad tas tiešām ir konkrēta cilvēku kategorija, kuriem šī ērtība ir nepieciešama, viņiem ir svarīga. Jā, līdz ar to tāpēc arī tas piedāvājums, un es tajā neko sliktu nesaskatu. Jautājums ir vairāk paliek tajā cilvēku pusē, kā viņš pēc tam tur pārstrādā vai vēl kaut ko. Jā, vai viņš tiešām tur izkas ārā no katras kapsulas tos biezumus un atdala to plasmasu. Es domāju, ka nē, un tas arī ir tas mīnus tam produktam, jā, ka viņš tomēr diezgan tāds ķēpīgs ir. Jā. Šobrīd gan tur ir opcijas, ko piedāvā tur uzpildāmās kapsulas, 2-reiz lietojamās, 5-reiz lietojamās. Bet mums tas vēl ir tālu, man liekas. Pieprasījums ir ļoti zīmās. Un visu beidzot, cena. Kāda, ir tas, ja tas vīns maksā tik, tad viņš ir ok. Kā ir ar kafiju? Es tagad ieeju lielveikalā, es gribu nopirkt normālu pupiņu kafiju. Mēs saucam brandus tagad? Zīmols? Zīmols, nē. Kādai jābūt cenai? No kādas cenas sākās normāli? Laba kafija. Lūdzu, kolēģi. Cik viņai vajadzētu maksāt? Jūs teicāt, ir tās lielās, kas no paletēm kaut kādas tur lētie kaut kādi mēsli. Nav nereiz bija. Arī varbūt, ka nav nemaz nevainas tai kafija, kas stāv uz tām paletēm. Labi, stāv uz paletēm, jā, bet Cena ir tiešām ļoti slidens jautājums, jo galvenokārt tāpēc, ka viņi ir tiešām ļoti dinamiski un mainīgi. Mēs tikko piedzīvojām daudzkārtēju šo kafijas cenas kāpumu. Cena ir uzkāpusi nebijušā līmenī kafijai, kā jau iepriekš mēs runājām. Tur ir ļoti daudz dažādu faktoru, kāpēc tas tā notiekās. Kafijas cenu nofiksēt un teikt, ka šī ir laba cena, ir ļoti grūti. Tas tieši tāpēc, ka ir ļoti atšķirīgās kvalitātes. Un kafija tieši kā reize piesaistīta tai kvalitātei. Tad es teiktu tā, ja tu aizēji uz veikalu, visdrīzāk kafijas cena kaut kādā veidā reflektēs arī viņas kvalitāti. Tu nevari Argentīnas steiku tirgot par kaut kādu tur gaļas atgriezumu cenu. Piemēram, ja? Tā tas ir. Skatāmies, un tā specialty kafijas industrija arī atspoguļo to, ka tu iej iekšā, jā, tās kafijas ir dārgākas. Tas ir tajā gadījumā, ja tu vēlies to piedzīvojumu. 20-25 eiro būs laba kafija.
B2B segmentā, tātad lielveikala tīklā. Lielveikalā 20-25 eiro, tā ir kilogramu cena. Kilogramu cena, jā. Nu, nerunājot par plaukta cenu, bet par akcijas cenu. Plaukta cena tur varētu arī būt 50 eiro, bet tas būs pārcenots produkts. Es teiktu tā, ka tas sākums ir noteikti, jā, nu tad tieši kā reiz piekrīt, jā, tad tas ir tāds izējošais punkts. Un tad visdrīzāk jau ir atkarīgs no tavas gaumas, no vēlmes, no maciņu biezuma, jā, un iespējām vai prioritātes. Nevienmēr maciņš saistāms ar cilvēku izvēli, jo ļoti bieži mēs arī redzam, piemēram, mūsu kafejnīcās ļoti daudz arī cilvēku gados nāk, jā, un mēs redzam, ka tā ir viņiem tādas svinības, iedzert labu kafiju, tā kā aiziet uz teātri, pabaudīt arī tur labu kafiju, iedzert kādu dzērienu, kādu balzāmiņu, tā tālāk. Cilvēkiem tomēr ir šie mazie prieki ir vajadzīgi, un kafija ir viena no tādām baudu sniedzošām lietām. Un atcerēsimies vēl vienu faktoru, ka arī tie paši omnibus pētījumi pierādījuši, ka Latvija šeit dzer vidēji 2 kafijas krūzīs dienā. Un 2 kafijas krūzīs dienā tas arī nav tik ļoti varbūt pa budžetu sitoši. Varbūt drīzāk izvēlamies labāku kafiju nekā tās 2 reizes iedzert kaut ko tādu. Un ar ko man vislabāk malt? Jūs teicāt, pie jums jānes malt, jā? Var pie mums ar profesionālām dzirnavām, bet var arī vecos traumu. Kā tas nozīmē? Ko nozīmē pie jums aiznest? Mums kafijas studijās ir dzirnavas. Kafijas studija? Jā, tu tad iegādājies pie mums kafiju, un mēs uz vietas uzreiz varam samalt. Kurā vietā ir tā kafijas studija? Mums ir Rīga plazā, Teika plazā, Sāgā, Vilniģa outletā. Viņi tā arī saucās Rīga Kafijas banka. Kafijas banka, tādā veidā meklēt. Un pie jums arī var samalt? Jā, protams, mēs visu kafijas arī piedāvājam maltā veidā pēc klienta pieprasījuma. Bet pareizāk man nopirkt, es atvainojos, tad pareizāk būtu nopirkt pupiņas, un tad viņas samalt, jo tad viņi būs tā kā svaigi. Jā, nevis uzreiz. Es negribētu reklamēt kaut kādu alkohola veikalu, bet man viens labs piemērs, ko es izmantoju vienmēr, ir tas tā kā aiziet savu mīļāko. Jā, man patīk. Vienkārši ļoti labi uztvert tā, man liekas. Ja mēs aizējam uz vīnu veikalu un iepērkamies mūsu mīļāko vīnu atvērtā veidā, jā, tad mēs zinām, ka vīns būtu jāatver mājās, jāienvestē korķviļķī un vienkārši tu mājās to uztaisi, jā, un tad tu sāc baudīt vīnu. Ar kafiju savā ziņā ir ļoti līdzīgi. Vajadzīgs tās dzirnaviņas, ja tu gribi baudīt kafiju maksimāli svaigu. Ja tu gribi maksimālo pieredzi no izdabūt, mēs viņu varam samalt, bet tajā brīdī, protams, notiek oksidācijas process. Kafijas pupiņa ir sašķaidīta ļoti daudzās frakcijās, smalkās, jā, saskarījā gaisu un mitrumu vispārējo, un, protams, sākās viņas degradācija kvalitātes. Tāpēc, protams, mēs varam to izdarīt, mēs to darām. Tu vari arī online pasūtīt kafiju e-veikalā, jā, un izvēlēties, ka es gribu šo kafiju maltu, un es gribu viņu samalt tieši tādai pagatavošanas metodē, kā es taisu mājās. Bet, protams, vislabākais ir tas, ka tu pats esi izvēlējies sev dzirnaviņas, vai tu mali ar rokām, vai tu mali ar elektriskām, vienalga. Kur cilvēki var dabūt vēl informāciju pie jums? Protams, jā. Katrā kafejnīcā vienmēr ir mums šie paši mūsu baristas, viņi pietiekami kompetenti, lai varētu sniegt kaut kādu padomu. Ko nozīmē katrā kafejnīcā? Tas ir, kur ir Rocket Bean, jā? Rocket Bean kafejnīcās, jā. Rocket Bean kafejnīcās. Jā. Vai Kafijas bankas kafijas studijās. Kafijas studijās. Tur var iegūt visu kaut ko, ko mēs tagad nepaprasījām. Protams, galvenokārt iegūt pieredzi. Jā. Tur ir pieejams gan visu apskatīt, gan aptaustīt, gan papastīt pagājušo dažās dzērienus. Tas nozīmē, ka es arī varu pats uztaisīt. Obligāti, jā. Mēs neveicam šo prieku. Baristas neļaus taisīt. Drīzāk kaut kā neļaus, jo tas izjauks ikdienas ritmu, bet mums nākotnē plānojās arī šis kafijas kompetences centrs kopā ar jauno kafijas ražošanu. Kafijas kompetences centrs, izklausās labi, jā. Līdz ar to varēs nākt, varēs nākt ciemos un taisīt kafijas maltu un visādi izdarīties un iepriecināt sevi un citus. Labi, paldies. Es domāju, ka ir vēl šausmīgi daudz visādi jautājumi. Arī mūsu klausītājiem, bet tos mēs varbūt citā reizē. Tātad pie mums šodien viesojās Ants Romanovskis no Rocket Bean zīmola vadītājs, ja? Un Artis Grigo, kafijas bankas direktors. Paldies! Paldies par sarunu, un jums jau tagad būtu jāsaka, dzeriet kafiju, vai ne? Paldies visiem, jā, un baudīsim kafiju, kā nu kuram patīk viņa. Cerams labi. Paldies par sarunu. Jā. Un rītā mums, kā dzīvo tālāk, tur mums rītā, otrdienas mums ir olimpiskās dienas, rītā mēs ar mūsu olimpiešiem parunāsimies. Vislabāk, kungi, paldies par sarunu. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk?